Sveiki visiem! Mani sauc Ilute Repule, un es esmu sevis apzināšanās skolas vadītāja un projektu autore. Tad, kad es cilvēkam uzdodu jautājumu, kurš ir atnācis pie manis uz individuālo terapiju, tad, kad es viņam jautāju, cik ilgi tu jau dzīvo tādā stāvoklī, tad bieži atbilde ir visu savu apzināto dzīvi, bet tā nav taisnība. Pareizāk ir teikt visu savu neapzināto dzīvi. Un tāpēc šajā video es vēlos vairāk un smalkāk un dziļāk pastāstīt, kā zemapziņas procesi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un kas vispār ir šī zemapziņas procesi. Un tad visas skolas tēmas ir veltītas tam, lai es parādītu jums, lai jūs saprastu, kāda ir atšķirība starp apziņu un zemapziņu. Par apziņu it kā īpašu jautājumu nebūtu, bet par zemapziņu vēl līdz šim daudzi cilvēki neizprot, kāds ir tās mehānisms. Un tādēļ šajā video es pastāstīšu dziļāk, kāda ir šo divu funkcija. Kas tiek domāts zem vārda zemapziņa? Tad jēdziens zemapziņa sevī ietver visu to, kas atrodas aiz mūsu apziņas robežām. Tas ir mūsu organisms, mūsu ķermenis, kurš strādā bez mūsu apzinātās iejaukšanās. Mūsu ķermenī notiek visi mūsu fizioloģiskie procesi, izmaiņas orgānos. Tad tā ir tā bioloģiskā daļa, kura caur evolūciju mācījās izdzīvot un pielāgoties pie ārējiem apstākļiem. Un tieši tā daļa arī reaģē, pārdzīvo un veido mūsu iekšējos stāvokļus. Un mēs bieži nespējam par to visu valdīt. Ja nu vienīgi iestumt mūsu emocijas kaut kur dziļāk, neizrādīt savas emocijas, iestumt kaut kur dziļāk mūsu jūtas, sajūtas un izlikties, ka viss ir super. No sērijas tādas, kad vajag dzīvot pozitīvi un vajag domāt tikai pozitīvi. Sliktu nevajag domāt. Nedrīkst, tad viss būs slikts. Tāpēc es to visu savus pārdzīvojumus iestumšu sevi vēl dziļāk iekšā. Ko es tur par niekiem uztraucos? Vajag taču pozitīvi domāt. Bet mūsu zemapziņā ir visas atmiņas par mūsu pagātnes notikumiem un pārdzīvojumiem. Ja mēs neturam visu savā prātā, pagātnes atmiņas atrodas apziņas dziļākos līmeņos. Kaut ko varam atcerēties, bet kaut kas ir iestumts pārāk dziļi, un mēs ar apzināto prātu nespējam atcerēties. Bet pat tad, ja mēs kaut ko nespējam atcerēties, atmiņas vienalga glabājas mūsos. Tad dziļāk nogrūstās atmiņas glabājas tēlu veidā, piemēram, sapņi, emociju un sajūtu veidā, pārliecību veidā, pieņemto lēmumu veidā. Ja mēs to visu turētu prātā, mēs nespētu funkcionēt šeit un tagad. Atcerieties to stāvokli, kad kāda doma jūs apņem, iesēžas prātā un jūs nespējat no tās tikt vaļā. Es domāju, ka jums ir pazīstams šāds stāvoklis. Ja šī doma traucē, viņa visu laiku ir jūsos. Jūs nespējat koncentrēties uz tekošajiem notikumiem, kļūstat izklaidīgi, ātri piekūstat. Bet tā ir tikai viena doma vai arī kaut kāda epizode. Bet tagad iedomājieties, ja jūsu prātā būtu viss tas, kas ir pārdzīvots no jūsu piedzimšanas, jūs nespētu izturēt to spiedienu. Tad prāta uzdevums ir savākt informāciju un orientēt tos apkārtējos apstākļos. Kāda informācija tiek lietota apzināti, bet viss tas, kas tika apstiprināts, tiek nolaists zemapziņā. Piemēram, mēs mācāmies staigāt, runāt, rakstīt. Visu to mēs veicam automātiski. Mums nevajag katru rītu mācīties no jauna staigāt, pareizi. Mēs nemācāmies rakstīt burtu katru reizi, kad mums vajag kaut ko uzrakstīt.
Tieši tas pats notiek ar daudzām citām lietām, kurām mēs varam pat nepievērst uzmanību. Tad jebkura emocionālā pieredze paliek zemapziņas atmiņā un tiek izmantota dzīves laikā. Piemēram, ja puisis, kuru es mīlu, mani sāpina, tad es zemapziņā veicu secinājumu, ka mīlēt nedrīkst, ka mīlēt tas ir sāpīgi. Tad prāts izstumj ārā pārdzīvojumus, iestumj dziļi zemapziņā un sāk domāt pozitīvi. Ja, ir pārliecība, ka es atkal vēlos mīlēt un esmu gatava satikt jaunu puisi un atvērties viņam. Bet patiesībā zemapziņa visu laiku ievedīs savus labojumus. Prāts izdomās atrunas, kā ar vīrieti kaut kas ir ne tā, kā es kaut kā ne tā uzvedos, ka kāds cits maisās mūsu attiecības, kā apstākļi neveiksmīgi salikušies. Bet problēma jau nav ārienē, problēma ir iekšienē, manī. Ja tad mūsu zemapziņas atmiņā glabājas gan mūsu iepriekšējā pieredze, gan arī iepriekšējo paudžu pieredze. Ja, tad šī ir evolucionāri noteiktā spēja adaptēties un izdzīvot. Ja, to, pie kā pielāgojas un adaptējās mūsu senči, mūsos ir ielikta kā programma, kura automātiski ieslēdzas, ja mēs iekļūstam līdzīgās situācijās vai iekļūstam līdzīgos apstākļos. Ja, tad tā ir dvēseles pieredze. Un mēs visi esam vienoti ar milzīgu sistēmu. Mēs, katrs no mums, esam maza daļiņa no visa veselā, ja, no visas veselās sistēmas. Apzināmies mēs to vai neapzināmies, par to zina mūsu zemapziņa. Un tā mums palīdz sadarboties ar apkārtējo vidi, ar pasauli, ar citiem cilvēkiem. Un tas nav atkarīgs no tā, vai mēs zinām par to, vai nē, vai mēs atceramies savus senčus, vai nē. Visa senču pieredze dzīvo caur mums. Ja, caur mums dzīvo mūsu kolektīvā zemapziņa. Un neaizmirstiet arī to, ka mūsu ķermenis pastāv daudz ilgāk nekā mūsu apzinātais prāts. Un ķermenis atceras to pieredzi, kad mēs bijām mammai vēderā, kā mēs piedzimām, tad dzemdību pieredzi, mūsu pirmos dzīves mēnešus un pirmos dzīves gadiņus, to visu atceras mūsu ķermenis. Prāts var to neatcerēties, tāpēc arī nevar salikt kopā apzināto pieredzi ar neapzināto. Un tāpēc bieži terapijas laikā cilvēks apzinas, ka tajā laikā pārdzīvoties stāvokli var pavadīt cilvēku visu mūžu. Ja, piemēram, agrāk bērnus cieši tina autiņos, ja, un šī nebrīves un sastingumas stāvoklis daudziem izpaužas jau pieaugušajā dzīvē. Tos, kurus netina cieši autiņos, viņiem šīs sajūtas nav pazīstamas. Ja, tad cilvēks tā ir bioloģiska būtne, kurai ir saprāts. Bet mūsu ķermenis funkcionē tieši tāpat, kā citas dzīvās zemes būtnes, kurām nav saprāta. Tad mūsu ķermenis izmanto tās programmas, kuras ir krātas gadiem. Jebkura trauma, šoks, emocionālais pārdzīvojums, ilga dzīvošana noteiktos apstākļos var ierakstīties mūsos kā izdzīvošanas pieredze. Un ja šie apstākļi atkārtojas, tad zemapziņa saņem apstiprinājumu, ka tāds dzīvē notiek un vajag šo pieredzi izmantot. Un mēs sākam atkal un atkal iekļūt līdzīgos apstākļos, domājot, ka tā ir karma, lāsts, nelaimīgs liktenis. Ja, kad kā man tā dzīvē neveicās. Bet īstenībā tie ir tie apstākļi, pie kuriem izdzīvoja mūsu senči. Un tāpēc tādā gadījumā ir tikai pietiekami pasekot, ko zemapziņa uzņem šajos apstākļos kā izdzīvošanu, kas viņai ir izdzīvošana, un novākt no tās to svarīgumu. Un tad, kad tas notiek,
tad, kad ir apzināts, ja, ka patiesībā tie apstākļi, kas man ir apkārt, zemapziņā ir ierakstīta kā izdzīvošanas programma, ja es to apzinos, ja es to novācu, tad dzīve sāk mainīties. Ja tad zemapziņa pārņem uz sevis ļoti daudz darba, kurš notiek neapzināti. Ja tā mūs atbrīvo tam, lai mēs varētu plānot ikdienas darbus, risināt uzdevumus, gulēt, atpūsties, citādāk, ja tā nebūtu, mums nāktos nemitīgi kontrolēt un veikt miljoniem komandu sekundes laikā. Tad kontrolēt organisma darbību, enerģijas izstrādi, emociju izpausmi, ja, lai atrastu situācijas risinājumu un adaptāciju. Iedomājieties, kas tas būtu par darbu mūsu apzinātajam prātam? Bet mēs no tā visa esam atbrīvoti. Bet dēļ tā arī mēs daudz ciešam, jo nespējam kaut ko izmainīt, tāpēc, ka zemapziņas atmiņā guļ pieņemtie lēmumi, pieredze, kaut kādi aizliegumi, pārliecības, reaģēšanas šabloni, tad izstrādātas noteiktas reakcijas un izdzīvošanas veidi. Piemēram, ja kāds domā, ka nauda tas ir kaut kas slikts, ļauns, apskauž bagātos, ienīst bagātos, tad zemapziņa izdarīs visu, lai paglābtu jūs no naudas. Un jūs nespēsiet saprast, kāpēc man ir tik grūti nopelnīt naudu, kāpēc es visu laiku tikai dzīvoju no algas līdz algai, kāpēc es nespēju nopelnīt naudu. Vai, piemēram, ja ir kaut kādi apstākļi, kuros varētu būt bailes par to, ka tur, piemēram, nebūs ko ēst, ja, tur jātaupa, tur varu darbu pazaudēt, vai arī tad, kad es pazaudēju darbu, tad liekas, kā es izdzīvošu, man nebūs ko ēst. Tad ko darīs zemapziņa? Aizsargāsies. Kā? Uzņemot vairāk tauku, ja? Kā piemēru. Vai, piemēram, ja vīrieši, kurus es mīlu, sagādā sāpes, tad kā mani zemapziņa pasargās? Uzliekot brilles, caur kurām es redzēšu tos vīriešus, kuri nespēs mani sāpināt, proti tos vīriešus, kuri man nepatīk. Ja tad mūsu zemapziņas mērķis ir izdzīvošana, lai ar ko jūs arī nestrādātu, lai kādas situācijas mēs arī neizskatītu, zemapziņa tiecas pēc drošības. Ja, arī šīs bailes, kas ir mūsos, ja, ka mēs visu laiku baidamies, ka kaut kas varētu notikt, tā arī ir drošības sajūta. Ja, visu laiku jāpārbauda, ka kaut kas nenotiek. Ja, tad tie ir zemapziņas izdzīvošanas noteikumi. Ko zemapziņa uztver kā drošību, tas ir zināms tikai viņai. Lai arī kā mēs ar prātu censtos to izprast, zemapziņa to neapspriež, tā rīkojās. Un vispār zemapziņa prātu uzskata par savu ienaidnieku, tāpēc, ka prāts visu laiku cīnās ar zemapziņas aizsardzības mehānismiem. Zemapziņa nav spējīga analizēt un domāt loģiski, ja, tāpēc ir bezjēdzīgi tai skaidrot kaut ko ar vārdiem. Tai ir nepieciešama visa bilde. Un tieši ar to mēs arī nodarbojamies individuālajā terapijas laikā. Mums ir patiesībā jābūt pateicīgiem savai zemapziņai, bet tikai tajā gadījumā, ja pielietojot savu prātu, noskaidrosim, ko zemapziņa sevi vēl līdz šim brīdim uztur, un parādīsim zemapziņai, ka tas, kas notika pagātnē, vai mūsu dzīvē, vai mūsu senču dzīvē, tas bija tur un tad. Tieši tur un tajos apstākļos. Bet mums vajag parādīt, ka situācijas var būt visdažādākās, un risinājumi arī var būt visdažādākie. Nav jāturās pie vienas pārliecības, lai izdzīvotu. Nav jādzīvo tieši pēc tāda modeļa, kā dzīvoja mūsu vecvecmāmas, vecvectēvi. Ja viss ir mainījies, pasaule ir mainījusies, nekādas briesmas nedraud, ja pazaudē darbu vai ja ies tur uzstāties publikas priekšā. Ja nekas briesmīgs nenotiks.
Un tāpēc tikai ekoloģiska pieeja saviem zemapziņas procesiem var dot stabilus rezultātus. Nekādas programmēšanas, nekādas pārprogrammēšanas. Patiesībā jau mūsos viss nepieciešamais ir sen ielikts. Ir tikai nepieciešams noskaidrot, kādu pieredzi izmanto zemapziņa un atbrīvot tās traumas, pārliecības, lēmumus un secinājumus, kuri ir ierakstījušies dabiskajiem procesiem pa virsu. Tad mēs esam tie, kas ir sakrāts mūsu zemapziņā. Ja caur novecojošo pieredzi mūsu zemapziņa automātiski reaģē, un tā mums vispār neatstāja izvēli. Mēs tikai domājam, ka tie ir mūsu lēmumi, ja kaut ko pateikt, kaut ko izvēlēties, kaut ko izdarīt, just. Biežāk tā ir rezonējošā pieredze. Un tāpēc jūs ļoti izbrīnīsieties tad, kad sāksiet to visu novērot. Zemapziņa lieliski izpilda savu lomu un ir vērts tai uzticēties. Bet, ja jūs vēlaties kaut ko sevī izmainīt savā dzīvē, attiecības, savā ķermenī, tad ir vērts tikt skaidrībā, kāda pagātnes pieredze ietekmē jūsu dzīvi, ko par to domā jūsu zemapziņa. Jo patiesībā tas nemaz nav tik sarežģīti. Nevariet tik paši galā, nāciet, un mēs to izdarīsim kopā. Pagaidām no manis tas viss. Paldies, ka jūs klausījāties. Būšu priecīga, ja jūs padalīsieties ar šo video arī savos sociālajos tīklos, ar saviem draugiem, paziņām. Varbūt arī viņiem noderēs šī informācija. Un tiekamies nākamreiz. Pagaidām atā!